Vējš šodien iegriezies no jūras, nes pilsētai pāri liepu smaržu. Ir 1971. gada vasara. Ir Liepāja, ir liepājnieki. Tālajā 41. gada jūnija rītā pilsēta cēlās kaujai. Viņiem Mirdzas ķempes heroiskais rekviems. Strādnieki, jūrnieki, karavīri, komjaunieši savai mātei brīvībai piekļāvās cieši un nāvi pie atvāstiem žokļiem grāva. 7 dienas, kas apturēja hitleriešu daudz lielākos un spēcīgākos karapūļus. 7 dienas, kad elpoja ar vienu domu noturēties, vajadzēja dzimteni sekt. No jums tik daudz spēka dzīvībai ņēmām, ka atkāpdamās nāve neskanīgi saka, es neesmu gals. Katrā mūsu dienā neizsakami labie un stiprie, jūs ienākat kā cīņa, kā nomots, kā balss. Kā cīņa, kā nomots, kā balss. Šai vietā fašisti zvēriski iznīcināja vienību, kuģi ar ievainotajiem. Tagad runā tavi bērni Liepājā. Tu vēl atceries Imanta Sudmaļa soļus, vai no tiesa? Esi droša, viņu soļi ir tikpat stingri un noteikti. Tie, kas ieroču biedri, Jekaterina Meļihova, toreiz bija kara flotes hospitāļa komisāre. Bijušais kursantu rotas komandieris Orlovs stāsta par savu kursantu Konstantīnu Žabrovu. Būdams 3-kārt ievainots, Žabrovs iznesa no kaujas lauka vēl smagāk ievainotos. Blakus sprāga mīna un atkal Liepājā. Lai vienmēr mierīga ir tava elpa, Liepāja.